Tāda traģiskas ziņas. Kāds izrēliešu vīrietis ir atņēmis sev dzīvību pie sava labākā drauga kapa. Radinieki stāsta, ka 30 gadus vecais Bars Asrafs no Šaarajas Tikvas izdarīja pašnāvību pie Lirona Barudas kapa, kurš tika nogalināts Hamas terora uzbrukuma laikā. Nova mūzikas festivālā 7. oktobrī Izraēlas mēdīji citē radiniekus, kuri saka, ka viņa labākais draugs tika nogalināts Novā. Viņi bija bērnības draugi, viņam ir tetovējums ar viņu. Viņa bija daļa no viņa dvēseles. Viņa ģimene saka, ka kopš tā laika viņš cīnījās ar viņas zaudējuma pārdzīvošanu. Patiesi postoši. Un tagad, runājot par to, kā traumas ietekmē valsti, jauns klīniskais pētījums Izrēlā ir pētījis efektīvas ārstēšanas metodes posttraumatiskā stresa traucējumiem sakarā ar bezprecedenta gadījumu pieaugumu pēc 7. oktobra. Un turpinās karu. Klalit veselības dienestu Haemek medicīnas centra pētījums atklāja, ka aptuveni 80% Izraēlas karavīru, kuri pabeidza ar MDMA palīdzētu psihoterapiju posttraumatiskā stresa traucējumu ārstēšanai, piedzīvoja būtisku simptomu samazināšanos. Pētījums tika veikts slimnīcas psihodēliskās ārstēšanas centrā. Tas izvērtēja ar MDMA palīdzētas psihoterapijas drošību un efektivitāti karavīriem, kuri cieš no posttraumatiskā stresa traucējumiem. Patiesi intriģējoši. Lai uzzinātu vairāk, ar prieku sveicam doktoru Alonu Rešefu, Klalit Haemek medicīnas centra psihiatrijas nodaļas direktoru un pētījuma galveno pētnieku, kurš šobrīd pievienojas mums no Zikron Jākovas. Liels paldies par jūsu laiku! Nav pārsteidzoši, ka PTSD diagnožu skaits kopš 7. oktobra ir palielinājies aptuveni par 70%. Pastāstiet mums vairāk par pētījumu un par to, kāda veida ārstēšana šobrīd dod rezultātus. Tātad, pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani. Un šis projekts ir ļoti, ļoti svarīgs mums un, manuprāt, arī Izraēlas sabiedrībai. Mēs saskaramies ar milzīgu PTSD vilni Izraēlā, galvenokārt kaujas veterāniem, bet ne tikai. Un tas ir nopietna problēma Izraēlas sabiedrībai un garīgās veselības dienestiem. Un mēs esam dzirdējuši par šo ārstēšanu ar izcilu panākumu PTSD ārstēšanā. Un mēs nolēmām to izmēģināt un pamēģināt. Un mūsu rādītāji, kā jūs minējāt, ir līdzīgi rādītājiem citur pasaulē, ASV un daudzās citās valstīs. Un mēs redzam vidēji 80%, kas ir teju nepieredzēti PTSS ārstēšanā. 80% cilvēku, kuri cieš no PTSS, faktiski vairs neatbilst šai diagnozei. Viņi vairs necieš. Taču šīs ārstēšanas, šī protokola, viņi vairs neatbilst PTSS kritērijiem. Tās lieliskas ziņas, un tam ir milzīgs potenciāls šī briesmīgā traucējuma ārstēšanā. Ņemot vērā pretrunas ap psihedēliskiem līdzekļiem, pastāsti mums par medicīnisko un ētisko uzraudzību. Ko tu vari mums pastāstīt? Jā, kad mēs sākām iesaistīties šajā jomā, mums bija savas bažas, bet tas tiek darīts tāpat un ar tādu pašu protokolu, kāds tiek izmantots ASV, un patiesībā tas nesaņēma apstiprinājumu no FDA un Izraēlas veselības ministrijas. Tāpēc mēs to darām saskaņā ar pētniecības protokolu, kas ir ļoti, ļoti stingrs. Un mēs uzraugām visas blakus parādības un visas problēmas. Šī ārstēšana tas ir ļoti svarīgi uzsvērt. Tas nav par to, lai vienkārši labi pavadītu laiku un izmēģinātu MDMA, kas ir aktīvā viela. Tas nav izklaidēji. Tas ir, lai piedzīvotu ļoti grūtu ceļojumu vai sesiju ar šo vielu daudzu stundu garumā, apmēram 8 stundas. Un šīs sesijas laikā iziet psihoterapija. Un psihoterapijas un šīs vielas lietošanas kombinācija, kas ar psihoterapiju it kā atver prātu
lai sastaptos ar sāpīgajām atmiņām un mokošo. Ciešanām, kas saistītas ar morālo ievainojumu. Un tas palīdz šim cilvēkam sastapties ar šīm ciešanām citā apziņas stāvoklī un strādāt ar savu PTSS. Un mēs esam pašā sākumā. Mēs pētām šo lietu. Tas nav nekāds brīnums, bet tam ir ļoti daudzsološa ietekme. Tas noteikti ir ļoti svarīgs aspekts, ka mērķis nav izdzēst traumatiskās atmiņas, bet gan palīdzēt pacientiem tās droši apstrādāt. Tas patiešām ir aizraujošs lauks, un, protams, tas rada tik daudz jautājumu arī par ietekmi ne tikai uz karavīriem, bet arī uz viņa ģimenēm, viņu mīļajiem. Tas noteikti ir kaut kas, ko mēs vēlāk noteikti apspriedīsim. Šobrīd mums jābeidz, bet mēs ļoti novērtējam jūsu ieskatu un novēlam jums visu to labāko. Dr. Avons Rešefs, tiešraidē no Zikrona Jakovas. Veiksmi jums ar jūsu pētījumiem. Paldies! Paldies, tad abere!